Tu saki AI aģentus vai, Latvijā es esmu redzējis daudz, kur ir MI, mākslīgā intelekts. Es teicu MI. Es arī nekad viena, ko es nestrādāju, nekad nav teicis MI. Jā, bet es redzēju reklāmās, ja MI, man tas, kas ir MI? Bet manuprāt, kad tu runā tāpat vien, tu saki vai nu AI vai nu mākslīgais intelekts. Tā kā angliski, tā kā latviski, es nesaku to pilno vārdu, es nesaku to kā artificial intelligence latviski, es saku mākslīgais intelekts. Bet kā saīsinājums tikai AI. Jā, šodien runāsim par deleģēšanu. Robert, tev ir jauns darbinieks. Jā. Kāds vajag pirmais darbinieks? Galvenais, kas man interesē. Jā, mēs tagad pieņēmām jaunu darbinieku. Un vispār es droši vien sāku kaut ko to atlasi un tā. Jā, pastāst to. Kā bija? Sākumā ielikt ar vienkārši SSA sludinājumu. Jo īstenībā visos CV portālos es biju pārsteigts, cik dārgi maksā sludinājumu. Cik maksā? Man liekas, kaut 200 eiro par sludinājumu. Jā, viņi tur kaut kādā atklāja, tur 150 eiro. Ok, nē, es pat 2 eiro esmu. Man bija atnāci kaut kādi, man liekas, 10 pieteikumi. Uz CV pasaucu, pat vairāk, kad 11 pieteikumi bija. Uz intervijas pasaucu kaut kādas, man liekas, 8, un kad 6 ieradās. Diezgan daudz, ne? Jā. Diezgan liela tā atlase. Labs darba apraksts. Ko liek darba aprakstā? Es saku, ka man nav nekādas baigi lielās prasības. Man, principā, man arī nebija nekādas prasības. Bija gatavs kaut kādu studentu paņemt. Vienkārši atalgojums, tad nebija arī tik augsts. Bet, cik saprotu, Latvijā tā arhitekta palīga vidējā alga ir ļoti zema. Cik skatījos kaut kādu statistiku, ka vidēji ir kaut kāda 900 eiro alga, kas ir, man liekas... Tā kā netā brutā? Man liekas, uz papīra. Uz papīra? Ui, jau minimālā. Jā, bišķi vairāk nekā minimālā. Jā, bišķi vairāk nekā minimālā. Tā ir 700. Jā, interesanti. Jā, es ieliku lielāk. Un ritīgi foršs tas čals ir, un ritīgi labi viņam sanāk, un viņš tāds ritīgi, tu viņam pasaki, un viņš arī tā izdara. Viņam nav tāds, varbūt kaut kā savādāk, un ko, un tā. Un, mēs jau viņam tur office atslēgas esam iedevuši, viņš pats nāk uz office, bet, kad mēs neesam jau kaut ko tur darās, un tā. Un, ko es visvairāk biju šokts, ka viņš tā kā vienkārši strādā. Ko es gribu teikt? Viņš pat īsti neiet uz toleti. Viņš īsti neiet pusdienās. Viņš vienkārši kā no rīta atnāk, apsēžās, tā viņš līdz vakaram nosēž. Wow! Viņš kaut kā 2 reizes bija, mums tur pusdienās atnācis līdz, tā kā, bet... viņš vienkārši zvērs. Viņš pat ūdeni necer. Es viņam atnesu ielēju ūdeni glāzē. Viņš aiziet prom tādu glāzi, kā stāv. Wow. Interesanti sajūta, ka viņam čalam ritīgi darba etika. Jā, viņš tā kā ritīgi motivēts. Viņam ritīgi, man liekas, arī interesē un ir interesēts. Un viņš arī tajā intervijā teica, ka viņš grib gūt pieredzi. Viņš teica, es gatavs kaut kā pa minimālu algu strādāt, galvenais, lai laba pieredze ir un tā. Tāds ritīgi motivēts. Labs. Kā darbs kvalitāte? Kā viņš... Protams, viņš iepriekš nekur nav strādājis, tā ir viņa pirmā darba vieta. Ir jāpamāca viņu. Es gan to nedaru, to dara mans partneris. Viņš vairāk viņu. Es kaut kādu vienu uzdevumu sākumā viņam tur iedevu, bet es reāli pārsteigts, viņš jau gatavs ir man tāds. Baigi labi. Un viņam arī sanāk ļoti daudz pārslēgties no dažādiem projektiem. Tur citreiz viņš pie 4-5 projektiem dienā pastrādā. Un tad viņš var pārslēgties, jo citiem, man liekas, arī problēma ir, ka tu vari pārslēgties. Kādas darbus jūs viņam dod? Principā ir asēšana, viss, kas ir projektēšana, tas 3D arhitekta vidē. Viņš reāli māca to teku, jā? Jā. Viņš ir reāls rasētājs. Wow. Diezgan advancēts, nezinu, tad šķiet tāda advancēta pozīcija, ne? Vai man tā nezinātājiem liekas. Jo kā nezinu, šķiet ir paņemt čalu uz minimālu algu, tad šķiet, ka viņi neliks kā rasēt. Tev šķiet, ka taisīs kaut kādu tur, uzrakst man dokumentus. Nē, tikai vairāk es pat teiktu, ka to dokumentu daļa tā ir atbildīgāka, un to mēs paši taisam. Mans kolēģis, viņš raksta tos skaidrojuši aprakstus, tur un visu to komunikācijā ar klientiem, mēs vairāk tur ar līgumiem, un ir tā sadalīts, un viņam ir tas rasēšana, kas, principā, es teiktu, arhitektūras jomā ir tas vieglākais. Protams, mums jānočakā, ka viņš pareizi visu to uzrasē, un mums ir jāpamāca visus tos mēzgulus, kā tur tiek būvēts, un tas, lai ir saprotami.
Bet mums ir gan labi tie paraugi, kas mums ir iepriekš izstrādāti. Es jau iepriekš teicu, ka mums ir ļoti augstā kvalitātē. Viņam vienkārši iedod to paraugu, un viņš pēc tam parauga taisa. Jā, tāpat kā kaut kāda aģenta. Viņam arī ir paraugs vienkārši. Un, labi, kā pieņemsim, kā jums tā sadarbība? Tu pats tikko teici, ka tev ar tavu partneri, ka viņš tā kā deleģē tos darbus. Un tu tā kā kā jums tā sadala notiek? Kā jūs jau izlēmāt pirms tam, kad rekrut partneris būs tās, kas ņems un tagad darbosies ar darbiniekiem? Nē, tas kaut kā dabīgi sanāca, jo viņš iepriekš vairāk darīja to rasēšanu. Jums ir sanāca tā, ka es strādāju vienā programmā un viņš strādāja citā programmā. Un es tad piemācījos to programmu, ko viņš mācīja. Un es nezinu tik augstā līmenī, kā viņš to programmu, jo es viņu reāli pirms pusgada sāku mācīties. Viņš to visu laiku lietojas. Viņš vairāk ir tas, kas apmāca. Un tad, ja runā tieši par to darbu sadali, jā, tas kaut kā dabīgi bija, ka viņš vairāk gāja uz rasēšanu, uz dokumentu sakārtošanu, es vairāk uz klientu piesaisti, mārketingu, līgumus, finanses, visu. Tas ir galvas man ir. Okay. Jo es arī, kā es pastrādāju Indexo tieši ar mērķi, lai iemācītos sales, pārdošanu. Un tad būtu dīvaini, ja tu vari nepraktizētu savā uzņēmumā. Ja kas mēs tā arī Robertu iepazināmies, mēs Indexo, mēs strādājām sales, mēs tur bijām tie piperi, kas uzrunā cilvēks lielveikalos, un tur ir savs darbiņš, jā. Tur vitīgi izskačāt vērā to kautrīgo gēnu, un tur ir foršs darbiņš, jā. Bet man reāli liekas, ka ikvienam cilvēkam dzīvē kaut bišķi būtu jāpastrādā sales darbs, jo tas ir tik ļoti labs izaugsmai pašam, tā kā sev. Jo dzīvē viss ir sales. Pat ja parasti darbinieks, tu pārdod sev, lai tev labākā alga būtu. Pat attiecībās tu sev pārdod kā labāko opciju. Jebko ir sales, manuprāt. Jā, un tur pat nav nemaz tik daudz, kā varbūt kaut kādas tur, pieņemsim, tu paskaties Indexo tev palēn vairāk iemāc tas darbs, kur mēs bijām, iemācīt pat vairāk. Labi, jā, tur ir sales psiholoģija, tur ir kaut kāda tā pārliecināšanas psiholoģija, protams, tur iesaistīta. Bet ļoti daudz no tā ir vienkārši savu pasniegšana. Es varu teikt, ka lielākā daļa no tā, vai tev bija veiksmīga vai nebija veiksmīga maiņa, mums tajā laikā bija vienkārši no tā, cik tu brīvi savā vārdā tajā dienā jūties, cik tu biji izgulējies un cik tu, pārliecinoši stāstītu, ko tā kā prezentēšanas prasme gan arī izvēja, Un es esmu pamanījis, ka ļoti bieži tas ir arī tāds nozīmīgs faktors, mazāk varbūt tas tieši tas konkrētais vārdiņš, ko tu pasaki, kas ir ritīgi svarīgi, noteikti, bet daudz tālāk iet vienkārši tas, kā ikdienā tu sevi iznes ārā. Tas, ka tev ieliek kaut kādā random pozīcijā, kur tev pēkšņi vajag, tev pazina, hei, rekur, mums ir zvans ar šito klientu fiks noprezentē šito, jā, tu neesi gatavojies tāds, ok, let's get it, let's write it out, un tev vienkārši ir tā pārliecība un tā aura, tu vari izdarīt to lietu, pasniegt to lietu, pastāstīt to lietu, iziet ārā no izlases situācijas, tu pavaicot izlai jautājumu, nezinu atbildi, nezinu, tad pārliecinoši pateikt, tā kā pilnīgi godīgi, neesmu nekad to redzējis. Es zinu no savas pieredzes kaut kas līdzīgs, šitais, pārliecība, Tu pat nevajag neko, tur vajag tur, finērēties, tu vienkārši vajag. Vienkārši būt gatavam, ka tev uzdos kaut kādu neērtu jautājumu vai ko un neapjukt. Sev prezentē kā profesionāli. Nejusties awkward par kaut kādām situācijām. Mēs visi esam cilvēki, arī tas cilvēks, ar ko runā, viņš ir cilvēks. Viņš arī droši vien uztraucās. Pat kā klients viņš uztraucās. Citi cilvēki uztraucās, nezinu, kafejnīcā viesmīlu pasaukt vai kaut ko tā kā. Pieņemsim, nesen vēl bija tāda situācija, kur es nesen biju aizrāvies ar elpošanu. Es to darīju. Rītīgi forši telētīgi iesaku. Un bija viens elpošanas coach, kurus biju kādreiz apmeklējis. Un es ar viņu gribēju arī priekš man draugam kāras. Un ar viņu gribēju aizies to elpošanas, tāpēc, ka man rītīgi bija tā pieredze. Un es iebukojām, visu zvanu iebukojām, rekrutējām, tajā laikā būs tas pasākums. Un sanāk tieši nedēļu, vai tieši tajā nedēļas nogalē pirms tā pasākuma, ko mēs bijām sarganizējuši, noplīsa mašīna. Pēkšņi man tur negaidīti izdevumu uzņēmumu bija vienkārši bam, visās lietas sakājās. Un tu tāds, nevar īsti pamatot šo tagad. Vienkārši nevarēs tur tikt jau no mašīna, tas ir tik gabalā ir īsti. Nav īsti tagad piķis, ja? Viss nav vienkārši aizgāja prom, tāds sāpīgi un atlīdz diezgan dārgi. Tad man bija jāpazina un jāceļ. Man uztraukums bija. Kā man uztraukums, tas ir klients, kurš pazina atcelt. Tur arī tam čalim tas neko nezaudē. Labi, tas viņam zaudē kaut kādu projekciju un nākotnes izmaksā. Tā jau lielā spektrā, tur nav neko jāuztraucas. Un es biju tikai uztraucies tam, ka man jāzvana un jāatzīmē. Es pazinīju, tas čals.
rītīgi zen. Viņš tā kā tas elpošana, kuru viņš tāds, jā, vecī, viss ok, kā jūties? Kā visu labi, jau padod ziņu, kā iziet tā mašīna, ja? Pat man interesē, vai tur viss, labi beidzās. Jā, ok, tu uzreiz nomierināji. Viņam bija tā aura, viņam bija tā enerģija. Momentā man tā zvana, nobāzi, pirms tam man tāds, Un es domāju, ka tas pats arī salesos notiek, vai ne? Ka tas klients nāk, viņš tikpat uztraucies, kā teica, kā tu dažreiz. Un ja tev ir tā safe aura, tā kā viņam uzreiz tā kā tas svars noiet nost, un viņš ir gatavs pirtīt, tāpēc, ka... Jā. Bet tev vēl joprojām arī ir tāds uztraukums, ka cilvēki kaut sazvana vai vēl kaut ko tā kā bišķi. Jā, ir. Es domāju, ka drīzīgi, tā kā laika tas tā kā paliek mazāk un mazāk, tā vienkārši tāds, tipa, vienkārši, es nezinu, tas var tā kāds ieradums, ka tu vienkārši beidz sev tā kā atlikt to. Es domāju, tas vislielākais, tas vienkārši neatliec. Es tagad esmu mēģināt trenēt maksimāli, tā kā, ka man vienkārši aizdara. Tas pats to zvanu, es ar čomu runāju, sapratām, ka nebūs. Es tur varēju vēl visu kaut kā atlikt, jo es ilgāk atlieku, jo es vairāk sev mēģinu pārliecināt, ka to nedarīt. Tas vienkārši jādara uzreiz, tā kā neesmu vienkārši jānogriež. Vienkārši jāizdara tas zvans, un tagad tas cilvēks pacels, tad tur tavs trēnings tā kā nobāzēsies, vai ne? Jā, man pa lielam arī tā, ka tā kā, tajā mirklī, kad tā kā tev pirms zvana ir tāds uztraukums, tu piespied un tā kā paceļ un tad... Tikai pirms tas uztraukums. Tagad actually noteikti viss tā kā aiziet prom. Jo man tāds sajūta, ka pirms tam tu tā kā vitīgi izplāno, kā tas varētu iet, un tu uztaisi visādas permutācijas tam scenārijiem, kas realistiski nenotiks. Es pat tagad pārstāju domāt, ka kāds varētu būt tas. Ko viņš atbildēs, no tā es iziešu. Jā. Es reaģēšu no Jā, tas pareizais, jo lai cik tu plānot, tu nevari paredzēt, ko viņš teiks. Tagad arī pieņemsim tur. Arī dažreiz kaut kāds saka, rekur, tu vari noprezentēt šito, pirms tam es gribēju, varētu nākamā nedēļa, lai es varu sagatavoties. Tagad man tas mazot tagad vienkārši. Tas būs. Un ja es iebrazīšos, labi, tad es iziešu ārā no situācijas un vienkārši get it done. Tas ir tik palīdz. Bet jā, un es nezinu, pieņemsim tev ar partneri. Jo man ir bijis tā, ka man partneris, kad sākotnējās manas biznesa idejas, man bija tāda maza komanda, bija viens čalis, labs draugs Raivo, kuram īstenībā tagad savs biznes, viņš ir parāda piedzīņas biznesā, pilnīgi aizgāja. Mēs atdalījāmies, tāpēc, ka viņš aizgājas parāda piedzīšanu, viņam tas bija tāda ritīgi juristikas, jurista sfēra. Mēs par to rēcam, jo es, manuprāt, pirms tam teicu, bet jurista sfēra, vai ne, kur daudz dokumenti un daudz birokrātijas, un tas vispār nav tā kā pa manam. Tāpēc, ka viņš gāja tur, un bija tāds, ko es viņam tur palīdzēšu. Viņš tur ritīgi tā kā rubīja fišku, es tur būšu vienkārši kaut kāds tur. Es vienkārši viņam vairāk stāvēšu priekšā. Es zināju, ka es gribu vairāk darīties automatizāciju. Un tu kaut līgums, automatizēt marketingu. To es varētu izdarīt, bet man tas nebūtu interesanti, teiksim tā. Man tas nebūtu tik interesanti, tas, kas man ir tagad. Tas, ko es daru tagad, man ļauj ritīgi eksplorēt visus manas passions. Tajā brīdī es būtu tajā konkrētajā nišā, kurš ir automatizēt tos līgumus. Cool. Un jā, mēs pēc ļoti ilgu laiku mēs strādājām kā tāda komanda. Bija vēl trešais čalis, Kristers, ar ko viņš joprojām strādā vēl divi tādi. Jā, man ir kaut kāda pieredze ar partneriem. Ļoti interesanti ir mēģināt dalīt tos uzdevumus. Ir visādi kādi konflikti, kas rodās tīri no tā, ka viens ieliek vairāk darba nekā otrs. Viens jūtās, ka viņu neatalgo pietiekami. Vai arī pat dažreiz tas nav tā kā naudiski, dažreiz loģiski, ka tu jūties, ka tu nenovērtē. Kāds tev pieredze ar savu partneri? Kā jums sadarbība? Arī bija tāda situācija, tikai saruna par to, ka palielam bija tā, ka es darīju visas tās mārketinga lietas, uzņēmuma lietas, tā kā finanses, un es principā biju tāds kā vadītāja vairāk lomā, un viņš tā kā bija vairāk kā rastētājs, un es vairāk kā darbinieku lomā, un tad bija tā sajūta, ka nav tā dinamika pareizi, tas nav tas, ko mēs gribam. Un tas tikai mūs vēl vairāk motivēja dabūt to darbinieku, un tagad jau, kad dabūjām darbinieku, tad sanāk, ka mēs abi ļoti maz salīdzinoši rasējam. Mēs vēl tāpat rasējam, bet salīdzinām daudz mazāk. Ne tikai es mazāk, bet viņš arī mazāk, un vairāk ir tāda deleģēšana. Un kad ir mazāk tas melnais darbs, tad viņš jutās tā kā... Jā, kad, actually, mēs runājam, ka tas ir tieši tas, ko mēs tagad gribētu. Ka viņš gribētu vairāk ar klientiem runāt, novadīt, risināt kaut kādas problēmas, uzzvanīt būvvaldei. Protams, cik palaikam var arī parastāt kaut ko priekš sirds vai kā tur. Bet, ka tas būtu tas fokus. Un man atkal būtu fokus, tas ir uz to
juridisko marketingu, finansējumu, tā kā, arī tā. Kādā pašam patīk tas jaunais? Es jau pieņemu, ka tu sāki to, tad negāja jau uz to finansējumu, marketingu. Nē, man īsti nepatīk. Bet, kas jādara. Jā, jo es arī zinu, ka tas nav baigi glamorous. Man, piemēram, vakar visu dienu pavadīju kaut kādas līgumus un dokumentus kārtojot. Un man bija tikai vispār nebija gandarījuma sajūta pēc tā, ka es it kā kaut ko esmu darījis, bet es neko neesmu izdarījis. Man tāda sajūta bija. It sevišķi man ir tas doma, ka es varētu visu to automatizēt, un man vienkārši nav laika, lai to izdarītu. Man droši vien vajadzētu vienkārši vienu dienu piesāsties, izdarīt automatizāciju, un vispēc tam man tikai būtu nost. Jo tur, ļoti vienkārši, tur nav grūti nekas. Jā, tur bieži vien ir tā, ka šie darbi, viņi vienkārši, viņi nav nemaz tik, viņi nav sarežģīti, šit vienkārši, kas tur aizpild kaut kādu doķi, tur kaut kādu template aizpild rītīgi, tā kā tik līdz tev viņi jādara, viņi tev vispār tā kā neaktivizē tev smadzeņu. Nē, man bišķi automatizācija ir uztaisīta, man ir, piemēram, tā kā Excel, kurā tu ieved tur līguma numuru, tur vārdu uzvārdu, personas kodu, adresi, summu, un viņš pats saliek visu tajā dokumentā. Tad bišķi vieglāk man nav jāiet cauri, jāmeklē. Man ir tā, ka es jau esmu atkačājis visus savus kaut kādām aģentu flīts. Tas viens galvenais čalis, kas zina visus manas klientus, visus manas darbus, visu kaut ko. Es tikai uztais man rēķinu, var atkačāt visu template. Es vienkārši čatoju, viņš tā kā mans. Bet ko es vēl gribēju vaicāt par partneriem, ir tā, ka, pieņemsim, kad es atskatos uz savu, kad man bija tā kā tie vairāk cilvēki, man bija tā, ka es atceros, ka tajā laikā mēs speciāli no paša sākuma mēģinām rītīgi nospraust tās lomas, ka mums tas Raivo tajā brīdī bija tas CEO, jo viņam īstenībā ir vairāk tas vibes to CEO lomu, uz to arī networkošanos, uz to connection būvēšanu. Man tas ir rītīgi tāds learning process. Ir tā kā atcerējies kādam, ko uzrakst client managements, ir tā kā, Dievs, kaitinoji. Un tad es biju tas tehniskais šalis, kas tur backendā tur taisa tās visus prikalus, ja mēs tur taisījām veikalu, tad es taisīju tos veikalus, es darīju tos lietas. Un jā, es atceros, ka tajā laikā bija tas konflikts, man bija tas, kad es biju tas tehniskais šalis, kas reāli darīja to lietas. Viņš bija tas CEO, un es grūzījos par to, ka man nebija tik daudz teikšanas tajā, kur tas uzņēmums iet. Es nevaru grūti izskaidrot, bet tā ideja, ka tas tā kā mans bēbīts, un tad man ir savas idejas, man ir savas lietas, kā es gribu viņu būvēt. Un tad viņiem ir savas idejas. Un šķiet, kāpēc tu vispār tā kā lietas savas idejas, jo tu viņu nebūvē? Tāds tas konflikts bija mums visu laiku. Un tas visu laiku gāja iz riņķi. Tagad, respektīvi, es zinu, ka Raivo ir stāstījis man, ka viņiem atkal tas ir flip side, tāpēc, ka tagad ir otrādi, tāpēc, ka viņi aizgājuši to jomu, kur palielam visi dokumenti. Un visi ir saistībā ar dokumentiem, un tiesām un visādiem dokumentiem, bla, bla, bla. Tīra birokrātija viņiem. Un Raivo ir tā kā topiņš, viņš visu rubī, viņam ir maģistrs grāds, gājis. Viņam ir tik pieredze arī. Un tad viņš visu dara, visu to grūto dara. Un tad atlīdz tikai tas točs melnais darbs, tā kā točs sūtīt vēstules. Un to dara tas otrs Kristers. Un tad viņiem bija atkal tas konflikts, ka tagad Raivo šķiet, es daru visu. Un man kaut kā vajag rekurt tur to sajūtu, ka, kāpēc tu vispār tev vajag. Un tagad mums bija tā situācija, tad atkal bija otrādāk, jo es darīju visu to tur, un man bija tāds sajūta, kāpēc man tev vispār vajag. Tas tā kā man tā pieredze. Tagad, manuprāt, cik es zinu, cik Raivo stāstīs, viņi ir nobāzējušies, viņiem ir tā kā izgājuši cauri tas emociju, tas vilnis, katrs iečako sevi, tur ir kaut kādas ego lietas, ko katram sev tā kā vajag noskušot, jo loģiski arī ir tas partneris, kurš nav tik kompetents, tajā lietā, lietā, ko vajag dabūt rezultātu. Domāju, cik sūdīgi tā sajūta ir, ka tev tas viens čalis, kas dara lielāko daļu. Tā kā jūs 50-50 partneri tipu, bet tu jūti, ka neesi īsti, tu nav īsti kā kompensēt sevi, tev rītīgi, tev vai to ego vienkārši tā kā nokritīt lejā, rītīgi lejā, lai tu ļautu tā kā tai reāli šajā stadijā uzņēmumā, es tur palēnām esmu spēcīgs. Man vienkārši vajag saprast, ka viņš ir tas priekšnieks, tipa. Es nezinu, jums tādi konflikti ir vēl bijuši, vai jums pagaidām sanāca tā kā uzturēt to? Tikai par to vienu, bet mēs izrunājām, tad arī viss tā kā bija. Nē, jums neesmu, ka jūs nolgāt. Tā, it kā nekāda cita konflikta nav bijuši. Mums arī tās vīzijas ir ļoti tā kā vienādas, mēs tajā pašā, tā kā, labi, mēs pilnīgi dažādi cilvēki un pilnīgi dažādi skatāmies uz lietām, tā kā, viens pateiks, ka glāze ir pustukša, otrs, ka ir puspilna, apmēram tādā līmenī arī ir tikai pilnīgi pretēji, bet tas, ka mums tie mērķi ir vieni, un visam tas ļoti labi, ka mums ir dažādi tie skatījumi, jo, tā kā, ja būtu abi vienādi, tad, tā kā, tu jau neko nepēnēsi klāt, bet, kad ir tie pretēji skatījumi, tad brītīgi labi vienasums. Jā, jūs daudz tā kā, ja jūs tagad divi
jāizdara lēmums uzņēmumā, kā jums tas process, kā jūs tiekat līdz rezultātam. Manā gadījumā, tāpēc, ka viens man super viegli. Ir ideja, es vienkārši daru. Man ir problēma tāda, ka man nav tas otrs cilvēks, tad es nekad nezinu, vai man ideja tā kā laba. Man nav tas saskaņas, tu tā kā izdomā, ka tu grib darīt šito, izjūti. Tā kā tu vienkārši šauji visumā. Ja tev otrs cilvēks, tu vismaz tu vari iečakoties, es darīšu šito, izklausās ok, un viņš tā kā, jā, ok, ok, tu vismaz divi. Vismaz divi mauci. Bet es nezinu, kā tu to jūti. Nezinu, man liekas, tā, ka vienam ienāk ideja prātā, un mēs arī to realizējam, jo tikai, es nezinu, labas idejas, man zinu, vai kādu to izskaidrot, bet, nav baigi tā, ka, šitā, nav labi vai ko tā kā. Jā, bet es domāju, ka tagad man bija tas pieredze, kad es strādāju tiem partneriem, mēs bijām jauni. Mēs bijām jauni, un man tas bija faktors arī, ka mums katram bija tā kā tās savas idejas, un, es nezinu, man tas saka, ka mēs dažreiz strīdējāmies strīdēšanas presi. Atskatoties, mēs strīdējāmies par tik stulbām lietām. Vispār ne. Tagad tu pieredzi, tā kā saproti, kas ir vērtīgs un kas ir nozīmīgs, kas nav. Un tad man, protams... piemēram, par kaut kādu tagad finansējumu bija, ka tur tajā programmā mēs runājam, vai tā kā ir vērts vispār tur man tērēt laiku, jo es tur veltīšu to laiku, beigās nesanāks un nebūs to finansējumu, laiks ir iztērēts. Un ka vai tas finansējums, ko tur dabūt, ir tā vērts, tā vietā labāk paņemt divus projektus, un mēs dabūjam to pašu summu, bet mums nav nekādas saistības ar nekādiem tiem atbalsta programmām. Bet beigās tāds, ok, uzmetam, cik aptuveni stundas varētu būt tas, un stundas pret to summu, vai sanāk izdevīgi vai nē. Ja tā pēc stundām tīri matemātiski. Ja sanāc izdevīgi, tad mēs, ok. Tas šitais te ir, manuprāt, viens bonus tam, ka jums partneri tas, ka vienkārši jūs viens otru var dusmīt paši, kad jūs netērē laiku liek. Jo, ja es tā kā solo maus, tas daudzreiz darīs tā, ka es veltīšu nedēļas attīstot kaut kādu to savējo, nezinu, produktu vai sistēmu vai reklāmu vai kaut ko. Tikai tāpēc nedēļas, ka es varu, ko es daru visu šo laiku, kāpēc bezjēdzīgi lieta, ka mums tērē laiku, vai ne? Un ja man būtu partners, tad viņam būtu tāds vecīt money, times clicking, klauzojam klients, reāli dabujam piķi iekšā. Otrs puses saka, cool. Ja man tā brīvi vienkārši darīja, ko es gribu. Attīstība kāda domas. Man liekas, mums arī forši tas, ka mēs, piemēram, braucam, kad klientiem tikties, mēs abi divi braucam. Un ir, principā, man liekas, izveidojas tā, ka tagad ir sievietes, viņam labāks kontakts izveidojas, un tagad ir vīrieši, man labāks kontakts izveidojas. Tā kā, un tad kaut kā tā kā, kurš tur uzņemās vairāk to situāciju. Un otrs tikai kaut ko piebalso, un, un tas arī tāds interesanti, ka ir sadalījies kaut kā. Un, ko es vēl gribēju teikt? Citreiz arī ir tā, ka kaut ko tur, piemēram, dara, ko īsti nevajag darīt, un tad tāds, vai tiešām tas ir tas, ko mums vajag darīt. Vai arī citreiz, kad esam tikšies aba klientu, bet mēs esam pilnīgi savādāk sapratuši. Un tad ir tāds, tikko bija situācija, mēs tur ar klientu runājam, un tas man partneris, viņš saprata, ka ir jāuzstājas idejas skices. Tā kā mums vēl līgums nekas nebija noslēgts, bet ka jāuzstājas priekš viņas idejas skices. Es vispār nevienā mirklī nenalasīju, ka vajag idejas skices. Es sapratu, ka ir tām jāuzstājas. Viņš arī saprata to, ka tām jāuzstājas, bet viņš teica, ka svarīgākais ir skices. Es pēc tam skicēm vispār neuzstāju, tikai, ja es būtu tikai tas skices vispār nebūtu uztaisījis. Un tad bija tāds, ka nav īsti skaidrs, un tad, taisam skices, viņš vienkārši uztaisīja tās skices, un labāk jau, lai viņas ir, nekā nav, Wow, interesanti. Tas ir faktors, ka tas ir viens, tas ir itī tādā vakumā, tas ir tik interesanti arī. Bet mēs vēl projām nezinām, kā bija, vai viņi gribēja tās skices, nē? Tu bijāt tā kā atbildējies. Nē, mēs viņai nosūtījām, man liekas, vakar mēs tieši nosūtījām, viņa vēl neko nav atbildējusi. Bet kā panākt, ja tu sadarbojies ar cilvēkiem, kā panākt, ka tu tā kā netraucē viņas liekas loģiski. Kā piemēram, es varu pateikt to stāstu, ko es pirms tam pieminēju. Man bija situācija, kur man sākās jauns darbs. Man jauns projekts sākās, man iemet grupas čatā, man dafīgā cilvēki ir, es visiem visu deleģēju, visu kustās, un te visi tur tie čatā bija vienkārši killeri. Es dabījām to projektu augšā, to, ko man parasti vajadzēja mēnesi, nedēļas laikā, gatavs. Viss, kas bija palicis, bija viens tāda integrācija ar Facebook reklāmām, kas bija pati galvenā lieta sākumā, tas ir paši tā piltūs pat augšu. Un tā integrācija bija svarīga, lai nenorok vispārējo, tur, ja mēs tāpat vien laistu tur trafiku bez tās integrācijas, aklo mautu. Un tam čalim, kas bija atbildīgs par to Facebook integrāciju, laikam tajā pašā mēnesī bija kaut kāds kāzes, viņš bija super aizņemts, viņš baigi lēni visu atbildēja, baigi lēni visu darīja. Tikai tāpēc, ka tas viens čalis bija tas blokeris tajā visā sistēmā. Viens cilvēks, viņš noteica visu tās sistēmas to rezultātu, un tas ievilka gandrīz mēnesi. Kaut kas varēja beigties nedēļas laikā, ievilkās, man šeit
tuvu mēnesim. Tikai viens cilvēciņš. Jā. Un es nevajag to viens, es drušiņi vainoju cilvēku, bet ne īsti vainoju cilvēku, visiem tādas lietas notiek. Bet es zinu, ka sadarbībā cilvēki izveidojās šīs situācijas, kur kā tu uzliec, jums tie darba procesā, piemēram, viss atkarīgs no rasējuma. Tur, kur pasaka savam darbiniekam, hei, uztais rasējumu. Un kamēr viņš neuztais rasējumu, mums projekts ir kā efektīvi nopauzēts. Es nezinu, vai esi to pamanījis, vai jums ir tā bijis? Mums īstenībā, es ļoti labi lietu pateikt par to savu darbinieku, jo mums bija situācija, ka tas mans partners, viņš uzdeva kaut kādu uzdevumu un kaut ko vajadzēja atsūtīt. Un tas mans partners, tam darbiniekam uzrakst, ok, es tev pēc 5 minūtēm atsūtīšu. Paiet 10 minūtes, un tas darbinieks tagad uzrakst, es vēl gaidu. Un viņš jau varēja kaut kādā pusdienu, mēs bijām tieši izbraukumā, un viņš varēja kaut kādā pusdienu nosēdēt un gaidīt tās 5 minūtes, teorētiski. Bet viņš atgādināja par sevi, un tad uzreiz tāds, hei, arī mūsu kā vadītājs, viņš tāds, citādi viņš tur vienkārši sēdēs savas diras un gaidīt, līdz jūs neko nedarīt. Kas man ļoti patīk tādā ziņā, no viņa puses ļoti labi malāc. Tādā ziņā, man liekas, ja kaut kas kavējas, mēs nebaidamies būt uzbāzīgiem, un ka tev ir kāds. Šis jāizdara. Tev ir darba laiks, izdara. Mēs to maksājam par to, vai kāda tur ir tā situācija. Vai arī klientam tāds, labi, klientam varbūt tās tik ļoti uzbāzīgi ne, jo tas ir klienta interesēs pašam, lai viņam būtu ātrāk, ja viņam tur, piemēram, jāapsiprina kaut kāds tur, mēs uzrakstam, hei, nav, nākamajā dienā atgādinam, bet mēs nebūs tā tur, zvani, vai, bet, ja kaut kāda ārpakalpojuma, ko mēs maksājam un kavējas, un... Es piekrītu, tā drosme būtu uzbāzīgi svarīgi. Tas pats situācija, tad tur, pieņemsim, kas teica tie čatā, tas čats, ko es saku, ka uzmanīgi kā referents, tas vadītājs, viņš ir ritīgi stilīgs tajā ziņā, es varu ritīgi modelēt viņu priekš tā, kā viņš vadīt cilvēks, tāpēc, ka tajā pirmajā nedēļā, kad viss ritīgi ātri kustējās, bija tā, ka es pieņemsim uzrakstu, hei, man vajag šito. Jā, un kāds neatbild. Es esmu pieredzējis, ka vienkārši ne dienas, ja es iečakojos, cēlienes dienas neatbild, vēl iečakojos, ja. Viņam bija tā, ka viņš viņiem tie čatās, man šeit vajag šito, pagaid, nezinu, kaut kādas pāris stundas, viņš saka, hei, kāpēc tas vēl nav izdarīts? Viņš kā uzrakstīja čatā, hei, rekur, viņš šo vajadzēja, kāpēc tas nav izdarīts? Uzreiz viss tā kā lokojas iekšā. Jā, es nepareizi, un izdarīt. Atkal kaut kas iestrēgs, paiet kaut kāds 2-3 stundas, hei, šajā ziņā jau tas tā 2-3 stundas, kas notiek. Kur atbild. Un šajā te vienkārši on the ball, un šitā te mauc. Tas beidzās, kā sākuma stadijā, tā parasti vienkārši notiek. Sākuma stadijā viss ir actions, tas vienkārši nomierinās. Bet viņam tā disciplīna bija tā kā viss tādā izteiktākā, ko es redzēju. Un kas bija tas rezultāts, ir izņemot to vienu čalīti, kas viņam tur slēgmoja. Tas rezultāts bija tāds, ka kopumā tā komanda nenormāli tā kā efficient. Tā kā rītīgi, ātri, kruķi ārā, visas lietas, kā saku, tur mēnešu projekts, vienkārši nedēļā. Bām. Visi reizē visu dara, visi, kad kaut kas nav uzreiz vaicā, hei, man liek šito. Visiem ir viens mērķis, visiem tā kā viens fokus, visu get done. Super jaudīga lieta. Un šitās te situācijas, kuras tā kā atliec kaut ko, tā kā pirms uzrakstā e-pastu, mēs viņam atbildi, atliec uz dienu. Es tā visu laiku daru arī, es neesmu svēts. Es cenšos nedarīt, bet tā notiek, ka ne. Uzrakstā e-pastu, tu pat arī pats gribi drušiņi slinkot, un es tad kā, tad nākamajā, atbild. Ko tas dara? Ja tu to dari tā kā vairākiem klientiem reizē, pilnīgi viss lēnāk paliek, tā kā reizinās gan reizē. Kur katru reizi, kad tu atliec to vienu lietu, katru reizi, kad tu uzreiz neuzrakst, hei, man vajag šito. Tas visu laiku drusku visu tā kā pagarina. Tad beigās, tas tā kā reizinās tekojās. Beigās tur ļoti ilgi tos projektus taisa. Tad rodās tas situācijas, ko mēs esam pieminējuši pagājušajos, ka tā finalizēšana rītīgi ievēl. Lai dabūtu otro payment, lai tas projekts finalizētos, tad viņš vienkārši velkās. Jo tas projekts tuvojās beigām, ka paliek tie grūtie 20%, jo mazāk cilvēki grib darīt lietas, jo mazāk tu gribi darīt lietas, jo mazāk klients grib darīt lietas. Tad ziņā mēs laikam mēģinām tā kā maksimāli ātri atbildēt. Un, protams, ir cerējis tā, ka kaut ko tu dari, un tad sakrājās pāris tās ziņas, un kur tev jāatbild tad vairākām. Bet arī, piemēram, vakar bija situācija, tur bija klienti uzrakstīja jau, pēc darba laika, viņi kaut kādā 6 uzrakstīja jau, un mums vajadzēja tajā dienā sazvanīt sadalas tīklus. Mēs bijām aizmirsuši vienkārši. Un mēs varējām teorētiski noignorēt, vienkārši šodien atbildēt, jo pēc darba laika. Bet mēs viņu uzrakstījām, hei, mēs nespējām sazvanīt tos sadalas tīklus vakar, šodien rīt to izdarīsim. Uzreiz deva atbildi. Jā, tā ir vērtīga lieta. Un tomēr, ja mēs ejam uz to otru virzienu,
es teiktu, ka ir arī mīnus tajā pašā. Jo, ko es esmu pamanījis, jo arī es esmu mēģinājis employot šo taktiku, kad tu kāds uzrakst uzreiz atbildi, ne? Tur ir tas bonus tas, jā, ka tur lietas vienkārši nevalkās, jā, ka lietas actually kustās uz priekšu, kas ir vērtīgi, kā es saku, jo viņš vairāk tu tā dari, jo vairāk sakrājās otru pusi, ko es pamanīju. No manas pieredzes arī, ja tu dari kaut ko, jā, tev atnāk e-pasts, ja tu tā kā prioritizē atbildēt uz to e-pastu, katru reizi, kad viņš ienāk, tā arī tā visu dienu paies atbildēt. Es arī to esmu pamanījis, tā kā es tev vienā no pagājušajām reizēm arī. Tu to fokus nevar nostāt. Jā, man viena brīdi bija rītīgi problēma tāda, ka man bija latviešu klienti, kur man sāk rakstīt kaut kādos 10. Jā, plus mīnus 10:30, visādi e-pasti gāja līdz darbdienas beigām. Un tad ASV pamodās kaut kādos 6, 7, un tad visu vakaru jā, līdz 9 vienkārši ASV e-pastiem. Un tad, ja es pamostos tikai 10, visu dienu vienkārši e-pasti. Un man vispār nav tas kā laiks, kurš var toršanu stundām nokoncentrēties. Tad, kā es to atrastināju, manuprāt, ļoti daudz tā atrasinu, bet es nezinu, vai tas ir vislabākā metode, jo es to atrastināju vienkārši mostos baigāk. Vienu brīdi mostos kaut 5 no rīta, kaut kādiem 5 līdz 5:30 līdz kaut kādiem 10, 4 stundas, 5 stundas. Tad man tas deep work, kur man neviens neko neraksta. Tad atkal pamostās latviešu vakarā ASV. Tad man no rīta tas focus times un tad tā bāzējās. Vai tas ir labāk vai sliktāk? Es godīgi... Strādā, man liekas. Jā. Works. Bet godīgi es tā kā sāku domāt, analizēt, kā es strādāju. Varbūt, es to vēl neesmu sācis darīt, bet varbūt būs... Es esmu lasījis daudz grāmatas, kur cilvēki runā par work-life balance un tam līdzīgi. Ļoti daudz vienkārši iesaka teikt, ka hei, es esmu sazināms, uztaisījis visus autoresponderus, lai jebkurā brīdī, kad ierakst, ja tu iesūti e-pastu, saka, ok, es tev atbildēšu šajā stundā. Ja kāds es tev atbildēšu tieši šeit. Tad visi vienkārši iemācās. Visi vienkārši saprot, ka viņš atbild tajā laikā. Ja tiešām svarīgi, viņi var pazvanīt. Ja tiešām steidzam, manā gadījumā, piemēram, kaut kas tur deg, es nopietni apsveru to implementēt. Bet man ir problēma kaut kā ASV, tur split, jo nav tā, ka viņi reizē uzreiz savu vērtību tajā. Es tagad domāju, es arī saskāries Latvijā, ka citi to izmanto. Piemēram, būvvaldē, tur mums vajag sazvanīt kaut kādu konkrētu cilvēku. Jā. Un tu viņam zvani, un viņš tikai pieņemsim, otrdienās, ceturtdienās no 1 līdz 4. Tikai tajā mirklī viņi var sazvanīt. Neiet runa pa ziņām, bet sazvanīt tikai var tajā laikā. Manuprāt, tas visu skaitina, bet tajā pašā laikā dilūdēt. Jo es zinu, ka mums tā birokrāta ir kā knowing Latvijā, ka tu gribi tik pie ārsta, un viņš strādā tikai konkrētos laikos, visu skaitina. Un tas trakākais ir tagad, piemēram, tev ceturtdienā vakarā uzpeld tā problēma, ko tev vajag tikai viņu sazvanīt, un tev tagad no ceturtdienas jāgaida līdz nākamajai otrdienai. Vienkārši tas tā. Jā, tāpēc es nezinu, varbūt jābūt kaut kādam splitam. Tas, kā es domāju, tu implementē visticamāk kaut kādu splitu, kurš teikt, arī ne tā kā drastiski, ja, ka tu man sazvanāt vienā stundā, bet teikt, ka hei, es atbildēšu e-pastiem tikai no 1 līdz 5. Darbdienas beigām uz to otru galu šādi tā nav tik daudz vairāk tā koncentrācijas spēja. Tas tik pa labi. No 1 līdz 4 vai no 1 līdz 5 es atbildēšu e-pastiem. Ja kaut kas steidzams, tad zvani. Tad lai viņš zvani, ok, safe. Viņš pazvan, es izrunāju, ir steidzams, nav. Bet tev liela komunikācija caur e-pastu tiešām. Jā. Tad dažreiz ir tā, ka ja tu esi ritīgi flow, ritīgi dari lietu, tev uzraksta e-pastu, kaut kas varbūt steidzams, ir rekuši fuck. Tad tā kā tu sāc to darīt. Tu šāds rakstītu e-pastu. Nekad īsti nenovērtē, cik daudz laika aizņem. Tīri, lai tev pateiktu kādam, hei, rekur, atnāk e-pastu, varbūt cits atbildīgs ir, jā, tad man jāraksta kādam citam, hei, rekur, šitā te problēma ar šito te, kamēr viņš atbild, kamēr tas notiek, vai ne? Tu esi tagad starpnieks, jā, tagad tu jārunā 3 cilvēkiem, viens e-pasts, otrs e-pasts, katrs e-pasts prasa kaut kāds, varbūt 10 minūtes. Sakrājās, ļoti ātri sakrājās. Un dažreiz arī tu sāc rakstīt e-pastu, tu īsti nesaproti, tu sāc pētīt kaut kādu jautājumu, tu sāc urties, un ne? Rītīgi daudz laika aiziet risināt tās problēmas e-pastā. Un vēl, man liekas, tas, ka pārprotels ir kaut ko tam e-pastiem. Man liekas, tu arī kaut kad stāstīji, ka tev bija situācija, ka tur, hei, tā kā, tas tonis nav tāds, kāds droši vien domās, un tagad tu sniķi sazvanies, lai tikai kliero to. Man ir bijis tā, ka atsūtina e-pastu, un es lasu viņu, un es nezinu, kaut kāda psiholoģiskā stadija tajā brīdī, kā izklausās tā kā brutāls uzbrauciens, jā. Bet es zinu, ka tā nav. Es zinu, ka neviens parasti, ir, protams, ka tu dusmīgi raksta e-pastu, bet gan izvēj vienmēr tu īsti nedomā, tā kā tiešām braukt virsū. So es viņiem atbildēju, ka, hei, es lasu šo e-pastu konkrētā ceļā, kur es zinu, ka tā kā nav tā domāts, tad vai sazinamies, izrunājam, lai zinu, kas notiek. Un tad sazvanās, un uzreiz, es nedomāju to rupji, es nezinu, netīšām to sanāca, jā. Viss kārtībā, es tik šitais te, un uzreiz cits pilnīgi vibes un nekad cilvēku. Jā, tur arī savs māksla, menedžotos cilvēks, menedžotos sadarbības arī. Bet jā, par to projektu man ir bijis vairākas reizes tā, ka kaut kāds viens konkrēts posms ievalkās, piekrīt, ka labs ir houndot.
Tā kā tas tur jau dara, ka tik līdz kaut kas klapējās, hei, kas notiek, kur ir blokeris. Ja? Un dažreiz, ko es iemācījos no viņa konkrēti, ir, kas rītīgi palīdz, ir, ka tam cilvēkam raksta, hei, tu šito neizdarīji, tu viņam raksta, hei, kā es tev palīdzēšu šo izdarīt? Kur ir blokeris, ko es varu atbloķēt, kaut kāda informācija, ko es varu piedāvāt. Un tad viņi parasti tā kā, ok, nē, safe, tas ir mans, es to izdarīju, bet ja tu viņam saka, tā kā vienkārši, hei, dari šitā, tad viņi kaut kā, es jūtas, tad nav tā pareizā atbilde. Un es to tā čalīši. Tas jau iemācījos tieši. Šo taktiku ir tik labi strādā. Katru reizi man atbild, hei, kur ir blokeris? Kas ir tā panāks pretī? Šo arī būs, man liekas, jāpielieto. Es tā laikam nedaru, jo tas daudz tā kā, tu nevar pārprast, ka tas nav uzbrauciens vai kaut kas tāds. Tas nāc tā kā tiešām, hei, es tev gribu palīdzēt, es gribu palīdzēt. Galvenais, lai tiek izdarīts, tā kā, tas ir fokus. Es tev neuzbraucu, zinu, ka tev daudz darba, ko es tev palīdzētu izdarīt. Ko es varu nocelt, jo šī prioritāte, ko es varu nocelt, lai tev atbrīvotos laiks izdarīt, ko tāda, ne, kā uzņemt galvenā. Jā, tā ir tāda vērtīga lieta. Un labi, vēl, lai finalizētu tās pēdējās pāris minūtes, ko mēs runājam, mēs varam parunāt arī par mūsdienīgāko iespējamo delegāciju, ne, tā, ko varbūt man ir vairāk pieredze pēdējā laikā ar mākslīgā intelekta aģentiem. MI aģenti. Kā tev pieredze? Cik tu esi izmantojis, tā kā, nezinu, chatbots aģenti? Man īstenībā ļoti maza pieredze ir palielam ChatGPT, ko to notebook LM, jā. Jā, tas ir forši. To vēl lietoju. Cerēs arī kaut kāds dokumentus vajag tikai pārskatīt, tur daudz vieglāk samet uz dokumentus un viņš tā kā apskatās. Tas ir. Lai mācījos arī bombu, vienkārši samet visādus podkastus. Viņš klausies, kamēr te rītīgi palīdz. Dažreiz, tu vari vaicāt jautājumus arī. Jā, bet tas features, kur pieņemsim atcīt kaut kādas prezentācijas, kaut kādas dokumentus vai kaut kādu līgumu, samet viņus iekšā, un viņš runāja ar viņu. Ok, nē, to es neesmu. Ko vēl es man pirmā mājaslapa bija caur AI uztaisīja, tā kā es pats sataisīju. Es bišķi arī, tagad mēs vēl strādājam, tad es arī to N8N, to es bišķi tā kā, automatizācijas mēģināju kaut ko. Arī, piemēram, līgumiem, tā automatizācija, ko es biju, tā kā es jau kaut nemāku rakstīt. Es jau kaut visu uzrakstīju caur AI. Man liekas, ka kādreiz, kad es tā kā freelancoju, man arī bija tur jākodē, tā kā, un tad to es arī caur AI palīdzību. Kaut kādas problēmas risināju. Bet tad vēl viņš nebija tik advancēts, ir vairāk, viņš bija tā, ka tu viņam pajautā, un tad tev pašam bija tā kā jāizlabo, tā kā kaut kas tā kā. Teicu, viņš ir daudz advancētāks. Bet joprojām, bet viņš advancēs tagad. Es domāju, pa lielam tā, kā tu viņu izmantot arī pa lielam visu cilvēku. Manā pieredze, kā es tagad viņu izveidos, tas ir plus un mīnus, kā es šo tagad lietoju. Un es esmu pāris cilvēkus uzsēdinājis tās metodas, kā es viņu izmantoju. Un pāris savus klientus, ar kuriem strādāju, sev gan izlika ārā no darba, kas ir savas automatizācijas. Jo es viņu izmantoju tā, ka ir tās advancētās versijas, lētās versijas, bet es tā kā nolādēju viņu savu datoru. Lētākā tā user parasti lietotāja versija būtu Cloud Coworks. Jā, ir tāda Cloud aplikācija, viņiem ir Coworks sadaļa, kur tu vienkārši savus failus. Un es teicu, tu man arī ieteici, es tikai viņu lejuplādēju, bet laikam, kas ir tā kā apps, viņš nevar piekļūt taviem failiem, kas ir uz datoru. Tā jābūt ir caur to kodu. Nevar Coworks. Ir tā kā 3 sekcijas, ir chats, Coworks un tad kode. Ok, es varbūt nepareizi. Es kādreiz te pamācīju. Jā, es tagad nokačāju, un man tāds raksts, ka viņš nav spējīgs. Tur kreisi augšās. Ir arī kaut kāda gļuka, es zinu, kad kad es palīdzu pāršu uzņēmumiem viņu uztaisīt. Viņiem kaut kādiem dēļ vienmēr gan vajag restartēt datoru. Viņi ielādē, ne visiem, bet ļoti daudziem atpieņas nevajadzēja. Bet ļoti daudziem, ka viņi ielādē, lai viņi reģētu uz datoru. Tu parasti aizies to Cowork sadaļu, un viņš saka, ka hei, neesmu sapratis, kāpēc. Tā vienkārši ir. Varbūt tā vajag. Bet jā, tu respektīvi dabū tā, lai tu var reģēt failus. Es esmu ievērojis, ka tas ir viss tādā ilgspējīgākā pieeja, kā taisīt savus aģentus. Jo visu laiku nāk visādi tūli. Es pieņemsim arī man nesen YouTube reklamē CRM, kur tas ir CRM, ar kur tu var chatot. Tas ir ļoti labs use case, manuprāt. Bet manā gadījumā man tos visus ekstra appus palielam nekad nevajag, jo es uztaisīju visu, ko man vajag, izmantojot to setup, kur man uz datora ir nolādēts aģents, vai no Cloud Code, vai no Cloud Cowork. Viņš vienkārši menedžē failus. Un tad es veidoju savus skriptus. Viņš vienkārši pats programmē savus tos mazos workflows, lai viņš darītu. Tad man ir izveidojuši schēma, man tā kā savu darba struktūru gan ir izveidoju. Es nesatieši arī Substackā ieliku postu par to, kā es to veidoju. Man sanāk ir es, kas ir tāds operators, kas vienkārši kontrolē tos aģentus. Man viens galvenais pipars, es nezinu, kāpēc sauc par pipariem. Man viens galvenais pipars, kas ir mans tas uzņēmums smadzenes. Mans nezinu, kvants. Zini, kas ir kvants?
Es nezinu, kā latviski ASV teikt stock traders, vai ne? Tad viņiem ir tie cilvēciņi, kas zina visu informāciju, zina visu ciparus un stokiem. Un tad viņi ar viņu konsultējās vienmēr līdz tēmas plāns, kas vienkārši smadzenes, kas uztur. Un tad viņi izmantoja tā kā tādu informācijas, tā kā to uzturēšanas bāzi, tā kā man CRMs. Tikai es viņu čatoju visu laiku. Un jebkad, kad ienāk jauns projekts, es viņu tā kā piefiksēju, viņš tur visu piefiksē. Reāli, kad jādara tās lietas, es viņu neizmantoju tikai kā biznesa managementu cilvēku, tā kā tavu partneri. Tagad reāli jādara lietas, man katram ir savs tā kā folderīts. Katram ir savs aģentī. Nē, principā tas vienkārši ir folders. Folderī tā struktūra ir tāda, ka galvenā instrukcija, ko man tur jādara. Man tādi ir kā procesi, teiksim, folders ar procesiem, vai es viņu sadalīju pat drusku dziļāk, man ir tie apraksti un tad skripti. Bet tur ir respektīvi viss aprakstīts, kā to izdarīt. So man tas galvenais čalis, kas zina, ko darīt. Es pie viņa aizēju, es saku, izdara lietu. Tad vietā, lai viņš vienkārši katru reizi kaut ko mukļīt, viņš jau izveido, parasti balstoties kam referencēm, izveido visus skriptus, kodu, kas nevar īsti sačakarīt. Tā kā viņš strādā vienmēr konkrētā veidā. Un ko tas man ļauj, kad katru reizi, kad viņš izdarīt lietu, viņš izdara to vienmēr vienādi. Foršā tā feature, kāpēc arī man uzsēdājās piemēram klients, ir, kad tu iekačā tur iekšā uzlabošanas, tad tagad viņš kļūdās, viņš 100% kļūdīsies. Tu pasaki, ka tu kļūdījies, tu izdari šitā. Viņš tad izlabo tos skriptus, tā lai vienkārši tas vairāk nenotiek. Un tāpēc, ka tie skripti, tad nav tā kā tā plūstoša, plūstī. Un šitāds setups ir vienkārši bijis mērķis. Jo tu vairāk izmanto tos tools, jo viņi labāk paliek, tev vienā brīdī vienkārši vairs nav viņa jālabo. Vienkārši bomba. Un man rītīgi patīk tās smadzenes, ko es uzbūvēju, tāpēc, ka tad vienkārši lai darīt. No rīta atnāc, kas notiek? Reku, šitie taski visi. To nav neatcerās, to nav jādara. Reku, man klients uzrakstīja par šito, kas ar to projektu notika. Viņš šeit atcerās visu. Viņš saka, ka projekts beidzās šeit. Jā. Viņš bija iepauzēts, bomba. Bet pamat viss mans darbs tagad ir vienkārši chatiņš. Viņš arī tikai viss ēpasts un viss tikai lasa. Es viņam tur jābūt uzmanīgam tam pieejam, bet kā es tās pieejas dalu, kad reku, man tam galvenam čalam ir pieejamam ēpastiem, viņam pieejamam Google Drive tikai lasīt. Dažādiem tiem workflowiem, es vienmēr redzu arī pieejas, ko viņam vajag, lai izdarītu to lietu. Bet kāpēc arī es esmu pamanījis, ka tik labi visu sadalītajos workflowos ir tāpēc, ka katram var iedot konkrēts pieejas, ja kaut kas tā kā noplūst, ja kaut kas aiziet, ko labos. Tu zini, kur tā problēma ir. Tu zini, ka viss ir tā kā izolēts un koncentrēts. Tad nav jāiet caur visu un kuras vēl es ieberžies, kur vēl man te vecais redz, ka pēkšņi kaut kādā epastā, kuriem ir piekļuva epastiem, tad tu vari izlabot. Es to tā sadalu. Bet rītīgs mīnus ir, kad viss vienkārši chatiņš. Manuprāt, ko ļoti daudz cilvēki tā kā... Tu vari viņam uzzvanīt? Es varu uztaisīt, lai es to nedaru. Man ir tāds tools, viņu sauc Whisper Flow. Rītīgi iesaku, tur tu vari tā kā uzspiest shortcut un vienkārši ierakstīt tā kā balsi, un tad viņš uzrakst. Likās, tad maz tīz lietas, bet ir daudz ātrāk runā nekā rītīgi ietaup laiku. Nenormāli. Tā kā viens no tiem go-to shortcutiem, es rakstu visu tā, es rakstu ēpas, rakstu promptus, vienkārši runāju viņu. Bet jā, ritīgs mīnus ir tas, ka vienkārši sanāk tad menedžer kaut 5-4. Tas, kā runā, tas ritīgi, man liekas, forši, jo man, piemēram, tas mans partners, viņš par ChatGPT nelieto, jo viņš saka, ka viņam, kamēr viņš raksta, viņš jau būtu pats uzrakstījis to. Jā, tas Whisper Flow labāk. Kāda jēga? Tas Whisper Flow to rītīgi atrasin. Jo, respektīvi, jā, kamēr mēs runājam, es nezinu, cik mēs vārdus vidēji. Un arī pieņemsim, kamēr mēs runājam, tu pasaki kaut ko, tu tā kā izlabo sevi, jā, un tā doma iziet, vai ne? Forši, ka tie tur Whisper Flow viņš automātiski jau korriģē, kas tur notiek. Pieņemsim, saka tā kā, es gribu aizsūtīt ēpastu. Pagaidi, es gribu aizsūtīt ēpastu, tomēr nevis Robertam, bet tam tur viņš izlabos, viņš grib aizsūtīt ēpastu Robertam. Labi, tas tās nians. Bet fakts kā tāds, ka ķipa produktivitāte ir rītīgi nice. Tad iedomājies, ko man šitais ļāva, ja es taisīju web projekts vien brīdi. Es joprojām taisīju projekts. Man tas ļāva rekt ārāk. Vienam pašam. Jā, pilnīgi solo. Tieši tāpēc, ka rekur man ir rītīgi konkrēti deleģētie uzdevumi. Tas viens galvenais pipars, kas uztur man tos projektus, lai es saprotu, kas viss notiek. Un kurā stadijā viss ir. Un tad pilnīgi katram procesam ir savs pipars. Jā, un tad katram workflowam ir savs tābiņš. Un tad visa diena man ir vienkārši slaigās starp šiem tādiem un turēt savā galvā pietiekam kontaktu. Īstenībā nav. Tas ir ļoti interesants tāds. Bet ja tev pašam viss būtu jādara, tas būtu vēl nogurdinošāk? Tur tā nians kādreiz, jo es savā laikā arī taisīju kaut kāds Shopify mājaslaps vai ko tādu. Man pašam bija jādomā teksti, jā, man pašam bija jādomā tas dizains. Man tur bija manuāli, tur jāspēlējās ar fontiem un izmēriem. Aizņēma draudz. Dienas beigās man tāds, to es varbūt nogurst pēc citādāk. Jo ar šitiem aģentiem runājot, tas tev prasa citādu veidu to smadzenu kapacitāti,
kur man šeit sanāk uzturēt pašam savā galvā, tāpēc izmantot to smadzeņu, lai būtu vieglāk, ka šā vai tā, tev pašam jāuztur savā galvā kaut 3-4 projekti, dažādas mājaslapas, tu jāslēgā, kā tu minēji, pirms tam, ka tam darbiniekam jāpadodās pārslēgties uzdevumiem. Nu, nav viegli pārslēgties tos uzdevumus, un man sanāk to darīt katru dienu ļoti tīri no tā. Lai gan tu pats neko nedari, tu pats neproti, bet ļoti domāju, tā kā profesionālā vidē, tas tā kā uz to virzienu, kur agri vai vēl visi tādu workflow adaptu, to pašu čalīti, to pašu CEO, ka mēs šito uzsēdināju, Mēs visu laiku runājam, tā kā, fuck, reāli grūti, tā kā gan izvēl kāda atkarība, Tu visu laiku, tā kā vēl viens promptiņš, vēl viens tas tur, ka tu neej gulēt, kur tu sēdi līdz 8 vakarā, vienkārši čato viņu. Tā kā tas tā kā antireklāma, nevar izvēlēt. Bet produktīvi, 7 mājaslapas 2 mēnešus diezgan fucking iespējīgi priekš vienu cilvēku. Un es domāju, ka tā kā šā tehnoloģija attīstās, cilvēki domā, ka būs pasaules gals, tas, es nezinu, grūti. Tas vienkārši sanāks vairāk tā kā ekspertiem šitā te obligācija pavairot savus spēkus. Respektīvi, tavam darbiniekam te vietā, lai algot vēl vienu darbinieku, tu vienkārši viņam iemācīs izmantot 5 aģentus. Un tad tie cilvēki, kuriem padodas šies context switches, tas managements, viņiem būs labi jaudīgi. Pieņemsim, vizuālais advokāti, kas vienkārši ļoti dara labi vienu lietu, vai citu advokātu, kas dara ļoti labi saprot jomu, un tad izmantos aģentus, lai reāli darītu tas lietas. Tad aģenti darīs lietas labāk. Viņiem dabūs to rezultātu ātrāk, labāk, pareizāk. Vienkārši vajadzēs kādu, kas saprot pietiekami to lielo bildi, lai viņš varētu smuki menedžēt visus tos aģentus. Dabūt rezultātu. Tas ir ļoti interesants aspekts, kur virzās tas darba priekš cilvēks, vai tas labi vai paiet. Viss mainās. Man liekas, tādā ziņā tagad ir tik exciting laiks, lai dzīvotu. Viss kaut kas notiek un tik forši. Bet es gribēju vienu lietu izcelt vienīgais pa daudz cilvēku, pieņemsim, uztraucās. Kā tie tūli paliek labāk, tie mākslīgi intelekti paliek labāk. Lielais uztraukums ir, ka viņš būs tik labs, ka viņš aizstās. Šitais te ir kā bet tā arī nē. Labi, ko viņš aizstās? Pieņemsim, tagad tu esi CEO, vai ne? Viņš aizstās, ja tu tagad tev ir darbinieks, kur paņem, lai rasē. Ja pieņemsim, tu uztaisi, tu rasē labāk nekā tas darbinieks. Vai tu gribēsi tagad pavadīt šatojot to mākslīgo intelektu tūlu, kas tev rasē? Vai ne? Nē, jo tas jau ir tas pats darbs. Labi, tas izdarīs daudz ātrāk. Tas jau ir tas pats darbs. Vienkārši to var izdarīt daudz ātrāk, tā kā tas standarts vienkārši ir augstāk. Tā ir tā viena lieta, ko es gribu izcelt. Kad mēs izgājām visām studijām, es domāju, ka mākslīgs nonāca atkal apakaļ. Arī, man liekas, cilvēki jau tā kā, ja piemēram mākslīgais intelekta darbs un tā kā cilvēku darbs, tagad ir ap divi. Es, piemēram, man ap divi identiski nolikt, es izvēlos ar cilvēku darbu. Jo kaut tajā to mājaslapu, es teicu, es redzēju, tur bija kaut kāda reklāma, tur pa 7-8 eiro uztaisīs mājaslapu. Skaidrs, tas bija mākslīgi intelekti taisīt, tā kā man tāds, hei, nē, es negribu, tā kā es gribu aiziet pie profesionāla cilvēka, kas man uztaisīs. Man arī tad liekas kā atbildības lieta. Jo tu vari aiziet pie eksperta, kurš taisīs mājaslapu, un tad viņam var teikt, ka, hei, man vajag mājaslapu, tu esi eksperts, tev ir daudz vairāk tam cilvēks, ko nolgo, var dabūt to projektu pāri finišam pats. Jo pagaidām es nevaru joprojām aiziet pie mākslīgā intelekta un pateikt, hei, jūs tas man mājaslap. Nē, jo tur ir tā kvalitātes aspekts, kur viņš jau neuzņems uz atbildību par to rezultātu tuvākajā laikā, kad mēs sagaidīsim atbildību no cilvēka. Pieņemsim, tu man samaksā naudu, mākslīgiem viņš aizsūt, what the fuck, sūdīja mājaslapu. Nē, tas nebija es, tas bija mans aģents. Pagaidām joprojām ir tas aspekts, ka tur vajag to cilvēku tajā lupā, lai vismaz pārbaudītu darbu, lai vismaz uzdot darbu. Vajag uzdot darbu un pārbaudīt darbu joprojām cilvēkam. Un 100%, kad cilvēka darbi netiks pilnīgi aizstāti, jo es pats esmu varbūt vadītājs, es runāju ar vadītājiem daudz, kuriem es esmu strādājis, kuriem es esmu palīdzējis. Visiem vajag domāt pēc iespējas mazāk, viņiem vajag pēc iespējas mazāk čakar sev pat, ja ir tas mākslīgi kā palīdz uztaisīt to mājaslapu, viņi joprojām gribēs nolgot kādu, kas uzņemsies atbildību par to mājaslapu. Projām gribēs, lai vienkārši viņi var pateikt, hei, man vajag jaunu mājaslapu, un vienkārši tiek uztaisīti. Ja tas cilvēks, kurš uzņemas atbildību par projektu, tiek uztaisīti, tiek nodot klientam, un ir kāds, kuru vainot. Pagaidām mākslīgā tūlos vienkārši nekad nav ko vainot. Ir rodās tādas situācijas, kur ir šie pieņems mēs, un arī citi cilvēki, kur varbūt darbā ļoti daudz izmanto mākslīgo. Ir šis konflikts, kad tu izmanto mākslīgo, lai uztaisītu kaut ko. Viņš neuztais to kvalitīvi. Klients pamana, ka nav kvalitīvi. Un tur ir tāda stulba situācija, kur tu gribi vainot to mākslīgo intelektu.
pie tā darba, bet tas jau ir tavs darbs. Nē, tu to neizdarīji. Tu mēģināji par šortkatot kaut ko. Jā. Un tad ir tas, kā tas nokaitināts, ka tas mākslīgais tur laiž luni, bet tie pašā laikā negribu to aizstāst. Tur neieši aizstāst tieši tāpēc, ka tev jābūt spējīgam izdarīt, pastīties to, ko viņš uztaisīja, novērtē, vai tas labi vai slikti. Pagaidām tā kā tie QI stadijā. Nezinu, kā attīstīt. Tāds sajūta, kā visi domāja, ka tas tirgus nobāzēsies, tas hypes nobāzēsies, tā kā standarti pagaidām vismaz paliks tūls. Jā. Es vienu brīdi biju domājis, ka viss. Adios, kad mums viss aizstāv. Man liekas, man Latvijā, kā arhitekti, tur visā iesniegtu dokumentus tikai grūti aizsniegt. Tīri dēļ tā fakta, ka viņi to visu sistēmu, man liekas, katru nedēļu maina. Viņa interfejs mainās katru nedēļu. Katru nedēļu tāds atver un kaut kas jauns tur ir. Viņa pārkodo, viņa domā, viņa ir mākslīgo domā taistam. Nav nejausmas, bet reāli katru nedēļu mainās tikai interfejs, viss tur mainās. Es nesaprotu, ko viņi, kāpēc viņi to dara. Jo tur vienkārši visu laiku mainās. Vakar vispār negāja tā platforma, nevarēja neko iesniegt. Valsts platforma? Jā. Un tas pat nav kaut kāds podziņš klāt pielikt kaut kādu jaunu funkciju. Viņi arī maina to interfeisu, vizuālo man. Kāpēc? Tas padara sarežģītāk. Man pieņemsim Stripes. Zini Stripes? Jā, man pēc interfeisu. Tagad ļoti fundamentāls lietas pamainīja. Man jau tā izbasīja. Es viņu neizmantoju katru dienu. Es viņu izmantoju reizi, mēnesī. Un tāpēc, kad es esmu pieredzējis pie tā, kā ir, tagad man ir jāizmanto, man atkal vajag iet cauri visiem tur paveic, ar GPT viņš jau nerubīt, tāpēc, ka viņam vajag vecās. Tur vienkārši sanāk uz riņķi māc, ka man tā izspēlē. Jā, Stripes diezgan liela platforma. Valsts platforma daudz, pieņemsim čīkst, kad platforma. Tad, ja viņi sāk tā klaši tā mainīt, tā kā bišķi, tad būtu tā zaudz. Vidi cilvēki, visi, kas ir iemācījušies, viņi izmanto tā kā viņi ir izmantījuši visu, tā kā konsultanti, kad zvani, kas mākas. Jo mēs arī, visam ir tas atbalsta tālrunis. Man liekas, mēs katru otro, katru trešo dienu zvanām. Un viņiem ir vienamais, viņiem jau tas pats prikals ir. Viņiem arī katru dienu mainās tur. Katru dienu jaunu dokumentu. Kā šies nemanīsim? Atkal.